Labrīt visiem, kas šodien mums ir pieslēgušies. Liels prieks redzēt tik kuplā skaitā cilvēkus, kurus interesē mākslīgais intelekts un Microsoft Copilot. Mani sauc Mārtiņš Jurjans, pārstāvu uzņēmumu Primend. Un šis ir vēsturisks brīdis. Es domāju, kad atskatīsimies pēc dažiem gadiem atpakaļ uz 1. novembri un redzēsim, kā no šīs dienas mūsu dzīves, mūsu darba dzīves būs mainījušās, un tas mūsu darba stils un veids, kā mēs ikdienā darbojamies, noteikti būs citādāks. Tieši no šīs dienas. Praktiski vēl joprojām apskatījos, Copilot vēl ir ceļā pie mums. Diemžēl visdrīzāk pēc Redmondas laika. Īstumā tikai šobrīd viņiem ir 1. novembris. 10:00, un visdrīzāk šī dienas laikā arī redzēsim daudz vairāk jaunumu un atjauninājumu no Microsoft puses. Bet jums būs tā iespēja jau apskatīties, kā tad Copilot strādās un kā mēs viņu varēsim izmantot dzīvē. Tieši tādā praktiskā līmenī jau apskatīsim dažādus scenārijus. Jā, laižam uz priekšu mūsu daži ievadvārdi varbūt par mākslīgo intelektu kā tādu. Es domāju, ka tas ir jau labu laiku bijis, visu šo gadu ir bijis tādi populāri atslēgas vārdi, tā skaitā ChatGPT. Protams, es domāju, katrs no jums, vai vismaz lielākā daļa ir izmēģinājuši ChatGPT, uzdevuši kādus jautājumus, pamēģinājuši ar viņu paspēlēties. Un, jā, es domāju, ka mēs visi redzam, ka potenciāls tur ir gana liels. Un kādēļ tas potenciāls ir liels, ir īstenībā gana vienkārši. Šie dati, ko ir apkopojuši šajā pētījumā apakšā, ko jūs varat pēc tam apstīties Microsoft lapā, ir īsumā tādi 4 cipari, kas, es domāju, ir gana interesanti. Pirmām kārtām 64% cilvēku saka, ka viņu darba apjomam nepietiek viņiem ikdienā laika. Ja? Tā kā tas nozīmē to, ka kaut kāda daļa darbu vai nu netiek izdarīti, vai arī netiek izdarīti pietiekošā kvalitātē. Kopš 2020. gada februāra atceramies mūsu ļoti labi zināmā pandēmijas laikā, kad daudzi cilvēki pārslēdzās darbam ar Microsoft Teams un arī citām platformām, protams. Tas zvanu un sapulču skaits ir principā 3-kāršojies kopš šī brīža. Un vēl tāds pārsteidzošs cipars, kas man iedrošināja, ka Copilot varētu būt aktuāls produkts, ir 70% cilvēku būtu gatavi atdot mākslīgajam intelektam pēc iespējas vairāk dažādu viņu ikdienas uzdevumu. Tas nozīmē to, ka īsnībā liela daļa cilvēku nebaidās no šī mākslīgā intelekta, un viņi ir atvērti kaut kādai sadarbībai ar šiem dažādiem rīkiem. Un vēl kas, kad es runāju par to baidīšanos, jo tomēr ir daļa arī cilvēki, kas šo mākslīgo intelektu skatās ar skepsi, respektīvi, viņu prāt, ka šie rīki padarīs dažādus amatus un pozīcijas neaktuālas, kas tā iespējams arī varētu būt, bet īstenībā 2 reizes vairāk šo vadītāju uzskata, ka šie mākslīgā intelekta rīki tieši uzlabos produktivitāti, un mēs varēsim izdarīt vairāk nekā tas, ka viņi varētu samazināt kaut kādas darba vietas uzņēmumos. Tā kā daži tādi skaitļi, es domāju, ka gana interesanti. Un es īsumā gribētu fokusēties tiešām uz to skaitu, kas bija 70% cilvēki būtu gatavi atdot savus darba kaut kādus uzdevumus mākslīgā intelekta rīkiem. Un, tas tā īstenībā ikdienas problēma, ko mēs redzam daudzos uzņēmumos, ir tas, ka nepietiek mums laika šiem fokusēti apsēsties un koncentrēties uz mūsu ikdienas darbu. Mums ir daudz laika pavadam
komunicējot, tātad sapulces, e-pasti, Teams chati un citas platformas. Un bieži vien mums ir jāapmainās ar šo informāciju. Un informācijas arī meklēšana aizņem ļoti, ļoti daudz laika. Un te ir šāds cipars, kas ir atrasts šajā pētījumā, ka 62% cilvēku uzskata, ka viņas pavada pārāk daudz laika meklējot vienkārši informāciju. Ja mums tā informācija būtu pieejama, tad arī daudz vairāk laika mēs varētu veltīt uz šo te produktīvo darba procesu. Nu, lūk, pastamies, kas tad ir, kā tad mums izskatās ciparos šī tie mākslīgā intelekta izaugsme, es teikšu tā. Nu, tas ātrums ir bijis tiešām vēsturiski, neviena cita tehnoloģija nav tik ātri sasniegusi tik daudz cilvēkus. Ja mēs runājam par mobīliem telefoniem, tad tur aptuveni pagāja 16 gadi, līdz kamēr pirmie 100 miljoni cilvēki izmantoja mobīlos telefonus. Ar internetu bija aptuveni 7 gadi, Facebook bija 4,5 gadi, tad ChatGPT ātrums mums ir 3 mēneši, kad viņš jau bija sasniedzis 100 miljonu lietotājiem, ja cilvēki, kas viņu izmantoja. Līdz ar to, vēlreiz uzsver tas ātrums, un es redzu, ka tā vajadzība priekš šiem te mākslīgā intelekta rīkiem ir milzīga. Un tad tas, ko Microsoft ir izdarījis, viņi ir izveidojuši jaunu produktu. Šis produkts īstenībā sastāv no vairākām daļām, bet galvenokārt tas nosaukums, ja mēs skatāmies, tad tas nav gluži pilnīgs autopilots. Ja mēs runājam par aviāciju, es domāju, tas ir saprotamākā industrija, kur autopilots tiek izmantots. Tad Microsoft radīs rīku Copilot. Tas rīks neizdarīs visu mūsu vietā, ja mēs nevaram viņu uzlikt uz autopilotu un paši, atpūsties, tikmēr Microsoft rīks strādās mūsu vietā, bet viņš kopā sadarbībā ar mums, viņš var atvieglot mums darbu dažādās situācijās. Un kā tad tas strādā? Principā, šeit mums ir viens īsts video, kur maz ieskatīsimies, kas varētu būt tās iespējas no Microsoft Copilot. Jā, tad redzam, ka ikdienā mums ir daudz jautājumu mūsu biznesa vidē, un ar daudziem no tiem jautājumiem mums Copilot varēs palīdzēt atbildēt. Protams, ir kaut kāda priekšnosacījuma. Bet kā tad strādā Microsoft Copilot? Principā sastāv no tādām 3 galvenajām daļām. Pirmā daļa tad būtu šis te valodas modelis. Ja? Tad principā
tā galvenā atšķirība, ja mēs pastamies pat vēl pāris gadus atpakaļ, dažādi veidi chatboti, ko mēs esam saskārušies varbūt mūsu personīgajā dzīvē, tad tur bija diezgan precīzi jāmāk uzdot šis jautājums. Tā chatbota arī informācijas datubāze bija gana varbūt ierobežota. Savukārt, un arī tās atbildes bieži vien bija tādas, ka varēja just, ka viņas ir ļoti ierobežotas. Un tad šobrīd šis jaunais valodas modelis ir daudz spējīgāks, teiksim tā, un šī valoda, kādā veidā mēs varam gan uzdot jautājumu, gan arī saņemt atbildi atpakaļ, ir gana daudz uzlabotāka. Šeit vēl es gribu piebilst, ka Copilot nav kādas konkrētas valodas atbalsts. Respektīvi, mēs varam uzdot Copilot uzdevumus un jautājumus gan latviešu valodā, gan igauņu lietuviešu valodā, gan, protams, angļu valodā, un tādā pašā valodā arī viņš mums atbildēs. Otra tā lielā daļa, un īstenībā es teiktu, ka kādēļ Microsoft Copilot arī, es domāju, ka vismaz tuvākajā laikā noteikti būs mākslīgā intelekta rīku līderis, ir šis Microsoft grāfu izmantošana, respektīvi, ja uzņēmums jau izmanto Microsoft 365 e-pastus, Microsoft Teams, izmanto SharePointā dažāda veida dokumentus, glabā, varbūt izmanto arī jau Power BI, izveidot dažādu veidu atskaites, tad visu šos datus ir iespējams izmantot un prasīt Copilot izmantot šos datus. Un tas viss kopā ir integrēts jau mums ierastajās Microsoft 365 aplikācijās. Kā es jau minēju, Word, Excel, PowerPoint, Outlooks un Teams. Pagaidām noteikti redzam arī, ka ir vairāki plāni arī paplašināt šīs aplikācijas un kā mēs šo Copilot varam izmantot. Galvenokārt Microsoft 365 Copilot ir tieši šobrīd par šīm aplikācijām. Atgādināšu, ka droši varat uzdot arī jautājumus Q&A sadaļā. Tā kā Copilot ir gana jauns rīks, kā es teicu, viņš burtiski šodien iznāks, tad iespējams uz visiem jautājumiem nevarēsim atbildēt, bet noteikti arī sekojiet līdzi mūsu jaunumiem, varat pierakstīties mūsu mājaslapā un noteikti skatīsimies, kā novest jaunumus līdz jums saistībā arī ar Copilot. Vēl viena ļoti būtiska lieta, ja mēs runājam par šo mākslīgo intelektu, ir drošība un privātums. Microsoft rīki jau pamatā, lielākā daļa visu šo rīku jau pamatā ir daudz iebūvētas drošības, iespējas. Izmantojot Copilot, noteikti mums parādās arī jautājumi par to, kādu informāciju, kurš cilvēks vispār drīkst izmantot un drīkst saņemt. Tad mēs runājam, piemēram, par uzņēmumu kaut kādiem finanšu datiem, personāla datiem un tā. Tad mums būs jānodala, mums ir jāsagatavo šī mūsu Microsoft 365 vide Copilot izmantošanai, lai kaut kādi cilvēku rokās, arī mūsu kolēģi rokās nenonāk kaut kāda informācija, kas viņiem varbūt nebūtu jāzina. Tas nozīmē to, ka mums būs jānovelk sava veida barjeras un jāpiešķir dažādu cilvēku grupām informācija, ar kuru viņi varēs arī operēt. Apskatīsimies tādus 3 galvenās sadaļas, tādus 3 sadaļu scenārijus, kur mēs varēsim apskatīties, kā tad strādā Microsoft Copilot. Sāksim ar to pirmo daļu, un tā pirmā daļa, manuprāt, arī ir ļoti, viena no vismaz tā daļām, ko es ļoti gaidu, respektīvi, mums ir jau ikdienā, ja par šo laiku ir izveidojušies diezgan daudz kaut kāda informācija, kaut kādas prezentācijas, dokumenti, piedāvājumi, apraksti un tā tālāk. Un īstenībā visu šo informāciju mēs varam arī izmantot, veidojot jaunus dokumentus. Bieži vien tās informācijas atrašana ir izaicinājums, bet ar Copilot tad tas viss arī mainīsies. Kā tad tas iztīsies Wordā?
Tad, principā, mums ir Word dokuments. Word dokumentā, kā es teicu, jau būs pievienot šāds te Copilot, sauksim viņu par spraudni šobrīd, bet mēs varam tad pieprasīt Copilot, izveidot piedāvājumu, pamatojoties uz, teiksim, maniem OneNote pierakstiem. Ja, tad es, principā, ietagoju konkrētu OneNote pierakstu šo te lapu un izveidoju un pieprasu izveidot arī piedāvājumu pamatojoties uz kaut kādu produktu aprakstu, kas man ir pieejams savukārt Word dokumentā. Kā jūs redzat, tad viņš principā dažu sekundžu laikā arī izveido šo piedāvājumu. Tas, kas ir varbūt tāda būtiska atšķirība, ir tā, ka mēs varam arī pieprasīt tālāk pēc tam papildināt šo dokumentu, jo visdrīzāk vai ļoti iespējams, ka šis dokuments varbūt nebūs jau uzreiz gatavs sūtīšanai. Un īstenībā tas ir tas, ko es gribētu arī uzsvērt, izmantojot šo Copilot, jo īpaši pašā sākumā noteikti, teiksim, akli neusticamies šim rīkam, noteikti ir pašiem jāpārlasa, jāpierediģē un jāpapildina. Bet ar daudzām šīm te mazajām lietām, tā skaitā, piemēram, šajā gadījumā es gribu, lai šis piedāvājums izskatās tieši tāds pats, teiksim, vizuāli, kā arī mans iepriekšējais piedāvājums. Tad es varu vienkārši izvēlēties šo dokumentu, kas bija ar vizuālo noformējumu, vai mūsu kaut kādu CVI, varbūt mums ir kaut kāds dokuments, tad attiecīgi viņš viņu papildina ar arī vizualizācijām. Kas, nezinu kā jums, bet bieži vien jau tas saņem diezgan daudz laika. Papildus arī, ko mēs te tikko redzējām, mēs varam šo dokumentu automātiski papildināt arī ar biežāk uzdotiem jautājumiem. Ja, tad tā informācija, ko Copilot izmanto, daļai no šī interneta, varbūt mums ir kaut kāda arī savi dati, ir mūsu saviem apkopotā informācija. Tad ar dažiem klikšķiem mēs varam pievienot šo saucamā FAQ, ja biežāk uzdotos jautājumus arī pie mūsu šī dokumenta. Lūk. Un tā ar dažiem klikšķiem mēs esam izveidojuši Word dokumentu. Kā es redzu, tad labajā pusē ir arī šī Copilot rīkjosla. Tie, kas izmanto jau Windows 11 un ir saņēmuši arī pēdējo Microsoft Edge pārlūk programmas atjauninājumu, tie var teikt, ka diezgan līdzīgs šī labā rīkjosla jau mums tur ir, bet, protams, ar Copilot šī funkcionalitāte paliek mums daudz plašāka. Vēl viena lieta, ko es ļoti gaidu, tad mums ir tie, kas veido dažādu veidu prezentācijas, zina, cik daudz laika tas aizņem. Pat bieži vien mums tas saturs jau ir gatavs, ja tā tēma, kas mums ir ļoti labi zinām, bet pašas prezentācijas izveidošana gan daudz laika aizņem. Tātad redzējām, ar dažiem klikšķiem mēs paņēmām šo piedāvājumu, ko mēs iepriekš izveidojām. Tad jau iepriekš mums sagatavot informāciju un prasam Copilot izveidot 5 slaidu prezentāciju, lai varētu noprezentēt šo piedāvājumu, partneriem vai klientam. Kad tas ir izdarīts, tad atkal mēs varam pierediģēt šo prezentāciju, piemēram, pievienot papildus kaut kādu informāciju, kādēļ vispār izmantot, šo mūsu produktu. Un, ja mums nepatīk arī kaut kādi slaidi, kas tur ir pārāk daudz teksta, mēs varam pieprasīt vienkārši vizualizēt šo slaidu. Un, kas ir vēl interesanti, arī pievienot animācijas. Tā kā, ja iepriekš tie, kas to darījuši ar animācijām strādājuši, un mums ir katrs šis slaids, katra sadaļa ir jāpievienot animāciju, un tam līdzīgi tas aizņem ļoti daudz laika, un man liekas, ka lielākā daļa vienkārši to nekāši nedarīja. Šobrīd ar Copilot to varēs darīt principā automatizēti. Kas vēl ir interesanti, kad arī viņš papildina attiecīgi šīs prezentācijas pierakstus, jeb notes, un varam jāsekot līdzi tā informācijai, par ko mums ir jārunā. Excelis. Ņemot vērā to, esam veidojuši vairākus arī saistībā ar Excel apmācības un arī webinārus.
kur ļoti daudziem cilvēkiem, tas bija viena no mūsu apmeklētākajiem webināriem, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ar Microsoft Excel daudziem ir daudz datu, bet darbs ar Excel bieži vien mums ir algoritmošs, mēs varbūt neizmantojam ikdienā viņu tik daudz, nezinām šīs formulas, šīs iespējas. Un tas viens no scenārijiem atkal, kas mums ir arī šeit, ko mēs apskatīsimies, ka mums ir virkne daudz datu, ja, tad mums ir kaut kādi rezultāti, pārdošanas rezultāti dažādās valstīs, par dažādiem produktiem, vai dažādi klienti, kas no mums kaut ko ir iegādājušies. Un mēs vēlamies, principā, šajā gadījumā, piemēram, apkopot, kas tad ir bijuši mūsu pārdotākie produkti, kas tad ir bijuši galvenie trendi, galvenās lietas, kas ir šo izaugsmi atbalstījuši, un tad arī mēs iegūstam šos atradumus. Tas, kas šeit ir interesanti, arī, ka mēs varam paprasīt izveidot šādu, grafikus, parādīt, kuri tad produkti sekmē šo izaugsmi. Un, ja arī mēs vēlamies atkal vizuāli uzsvērt kādas lietas, piemēram, tie, kas ir auguši visvairāk produktu, tad atzīmēsim, ar zaļuviņu, tie, kas ir auguši vismazāk, vai, ir mazinājušies apjomie, tad tos atzīmēsim ar sarkanu. Bet tas, kas ir pats interesantākais, ka mēs varam arī prasīt šos forecasts, respektīvi pieņemt, ka ka šie izaugsmes rādītāji būs tādi paši kā iepriekšējos, kvartālos, un attiecīgi prognozēt, kādas tad būs tā izaugsme, nākamajos nākotnē. Un arī, protams, ja mēs vēlamies, varam paprasīt papildus arī šīs vizualizācijas, lai, pēc tam šo informāciju prezentētu, piemēram, ievietot kādā prezentācijā vai padalīties ar kādu citu. Tā kā tie, kas to ir darījuši šobrīd, noteikti zina atkal, cik daudz laika tas aizņem. Ir jāzina šīs formulas, principā ar Copilot atkal tas daudz vairāk ietaupa laiku. Protams, atkal atgādinu, pārskatam šos rezultātus, varam arī prasīt Copilot, kas ir tie galvenie, rādītāji, uz kuriem tu balstīji savas prognozes, ja tā kā mēs varam arī, un ja tur kaut kas nav pareizi, tad mēs atkal varam Copilot palabot, lai viņš attiecīgi šos datus samaina un uzlabo. Ja mēs runājam par produktivitāti, tad arī šeit mums būs daudz labas lietas. Mēs runājam par Microsoft Outlook. Un par to, kā Outlookā varēsim izmantot Copilot, tad viena no tām lietām ir, es pieņemu, ka arī jums, e-pasts bieži vien ir tā vieta, kur ir ļoti daudz informācijas. Attiecīgi mums ir daudz e-pastu, kas mums ienāk, un viņus visus bieži vien apstrādāt un izlasīt, ja vēl ir kādi garāki e-pasti, ir gana izaicinoši. Principā arī Outlookā iebūvēts būs šis Microsoft Copilot. Mēs varēsim pieprasīt, apkopot svarīgākos e-pastus. Piemēram, ja tur būs kāds e-pasts, kur ir jārēģē ātri, piemēram, šajā gadījumā mums ir kaut kāda prezentācija, kurā ir rītā jāpiedalās, un tad tā prezentācija arī tiek, tas e-pasts tiek izcelts kā viens no pirmajiem. Viņš jau Copilot jau ir izanalizējis šos e-pastus, un mums var parādīt, kur ir prioritātes. Un tāpat arī, ja mēs esam uz mobilajām iekārtām, ja respektīvi nestrādājam pie datora un mums ienāk kāds e-pasts un mums ir jāapkopo kaut kāda informācija, piemēram, saistībā ar kaut kādiem, pārdošanas rezultātiem, vai mums ir jāpadalās ar kaut kādu informāciju, tad īstenībā tas, kas arī ļoti interesanti, ka viņš strādās arī uz mobilajām iekārtām, attiecīgi varēsim izcelt Copilot arī no mūsu telefoniem. Pievienot, tad atbildēt, kaut kādus jau mums iepriekš sagatavot dokumentus, mums ir kaut kāda jau analīze veikta par pārdošanas rezultātiem. Copilot šo analīzi apkopo, pievieno varbūt vajadzīgās vizualizācijas un izveido šo e-pastu, ko mēs varam atbildēt šajā gadījumā mājai. Un kā jūs redzat, atkal apakšā mums ir iespēja vai nu pievienot šo informāciju,
vai arī pielabot, vai arī paprasīt Copilot, tieši šis tā Just būs, kur mēs varam paprasīt Copilot, palabot šos te datus, ja palabot kaut kādu viņu pieņēmumus par šo te informāciju. Kā arī mēs varēsim mazināt, kur pamainīt šo te stilu, rakstības stilu, garumu šim ēpastam, un tikai tad, kad šis ēpasts šķitīs jau tāds, ko mēs varam sūtīt ārā konkrētajiem kolēģiem, tad to mēs varam darīt. Bet katrā ziņā, ja mums no telefona vajadzētu tagad paņemt dokumentu, izgriezt kaut kādu bildi, pievienot klāt, aprakstīt to visu, tas noteikti būtu daudz ilgāk nekā izmantojot Copilot. Teams sapulces. Teams sapulcēs Copilot, manuprāt, arī ir ļoti interesants. Viens no tiem scenārijiem, kas šeit tiek apskatīts, ir tātad mēs zinām, ka mēs netiksim uz kādu konkrētu sapulci, mēs varam uzspiest pogu follow, ja tad sekot viņai līdzi. Tas nozīmē to, ka cilvēki tiks painformēti, ka jūs netiekat uz šo sapulci, bet jūs šai sapulcei sekosiet līdzi, un pēc sapulces, ka viņa ir beigusies, tad jūs varat apkopot šīs sapulces, dabūt šo te summary, ja bija savu apkopojumu, kas bija tās galvenās lietas, par kurām tika runāts. Tāpat arī ir šie te pieejama noti, ja pieraksti, un arī kaut kādi uzdevumi, par kuriem vienojās. Šī funkcionalitāte mums jau ir pieejama caur Microsoft Loop, tātad šos te summary notes un tās mēs varam veidot. Bet tas, kas nāks kopā mums ar Copilot, ka mēs varam sākt arī uzdot jautājumus, piemēram, par šo sapulci. Piemēram, ja mēs vēlamies uzdot jautājumu par to, tad izveidot kādu galveno summary, apkopojumu atkal, kas bija tās galvenās lietas, kas tika apspriestas, kā arī kas bija tie kaut kādi varbūt alternatīvi, tika pieņemts lēmums viens, bet kas bija alternatīvi lēmumi, par kuriem arī tika runāts. Kā tika izdomāts, izvēlēties, kaut kādu vienu konkrētu klientu. Un arī, kas ir interesanti, mums arī pieejams saucamais transkripts. Respektīvi, mēs varam arī apskatīties, kādas tad ir šīs te, tieši uz kādas informācijas Copilot atkal balstās, kad viņš mums dod šo te atbildi. Transkripts, ir tā lieta, kad mēs runājam Teams sapulcēs, mums ir visi šie te teksta formātā šī informācija ir apkopota, un mēs varam arī, protams, lasīt, bet Copilot viņu var izmantot tieši priekš analīzes. Savukārt, tad, kad mums jau ir iet sapulce, atkal, piemēram, mēs varam Copilot paprasīt kaut kādus papildus jautājumus. Vai arī mēs, piemēram, esam nokavējuši šo sapulci, tad mēs varam uzdot Copilot jautājumu, kas tika apspriests jau, līdz šim, kas ir tās lietas, ko es esmu nokavējis, un tad viņš mums iedod šo te atgriezisko saiti, kā arī kāda ir, arī pat sajūta līmenī, kas man likās interesanti, kādas ir šobrīd sajūta šiem cilvēkiem, kas apspriež šo konkrēto tēmu, un tad viņš mums arī uzraksta, kad ir dalītas jūtas, ir cilvēki, kas par to raizējās, ir cilvēki, kas neraizējās, viņš arī mums to pasaka, kurš tad ir kurš. Un redzēsim, cik labi tas reāli dzīvē strādās, bet šobrīd izskatās šis ļoti, protams, interesanti un tādu apkopojumu iegūt ne tikai par tādām pragmatiskām lietām, ko cilvēki ir pateikuši, bet arī par tādām, emocijām un sajūtām. Jā. Vēl viena lieta, ko noteikti es personīgi gaidu, tie, kas izmanto Microsoft Teams chatu, tad tie zina, ka bieži vien ir tā, ka mums ir kaut kāda sapulce, es biju komandējumā, un tad mums Microsoft Teams chatā parādās ļoti daudz informācijas. Un atgriežoties pēc šī komandējuma, nav iespējams tā normāli visu, protams, izlasīt. Un mēs varam paprasīt Copilot apkopot visu šo chata informāciju un iedod mums galvenos punktus, par kuriem, kas mums būtu jāzina. Protams,
Šeit viņš arī mums parāda, ka mēs, piemēram, esam ietekoti kādā čata ziņā, ja, tad no mums kāds sagaida kaut kādu informāciju, ka mēs atsūtīsim kaut kādus atjauninājumus saistībā ar kaut kādu informāciju. Un mēs šeit atkal varam izsaukt Copilot un paprasīt uzģinēt šo te atbildi, pamatojoties atkal uz kaut kādu iepriekš jau sagatavotu informāciju. Vēl, kas jau īstumā jau šobrīd ir pieejams, ir Microsoft Loop. Microsoft Loop ir rīks, kur mēs varam sadarboties, mēs varam izveidot šīs dažādas vides un veidot, dažādu veidu sārakstus, tabulas un tam līdzīgi. Bet galvenā doma, ka ar Microsoft Loop mēs visus šos Loop, rīkus mēs varam ielikt gan e-pastā, gan tīmā, gan atstrādāt atsevišķu Microsoft Loop. Un arī šeit mums būs iespējams izmantot Copilot, un, piemēram, mēs vēlētos aizpildīt kaut kādu informāciju, mēs varam vai papildināt viņu ar kaut kādu tekstu, ja, tad mēs varēsim izsaukt arī Microsoft Copilot un, pielikt atkal no kaut kāda jau iepriekš sagatavota Excel dokumenta informāciju, lai mums tas pašiem nebūtu jāgatavo. Jā, šis rīks Viva Sales, iespējams jau kāds no jums viņu izmanto, tie, kas izmanto Dynamics CRM, tad tie jau, iespējams, ir par šo dzirdējuši. Tā galvenā doma Viva Sales ir tāda, ka viņš palīdz tātad mūsu pārdošanas cilvēkiem strādāt efektīvāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums ir mēs varēsim izsaukt šo te Viva Sales rīku un, mums ir kaut kāda saruna ar klientu. Mēs varam pieprasīt Copilot arī apkopot, kaut kādu informāciju saistībā ar šī klienta, pārdošanas apjomiem, vai arī īstumā kaut kādu publiski pieejamo informāciju, kura ir aktuāla jums šobrīd. Kā arī pēc šīs sapulces, mēs par kaut ko vienosimies ar šo klientu, un pēc šīs sapulces mēs varam uzģernēt šādu recap, ja tādu kopsavilkumu. Tāpat arī, ja pēc šīs sapulces klients mums prasa, vai arī labā praksa ir tomēr taisūtīt pēc sapulces šo te apkopojumu, par ko mēs runājam, par ko mēs esam vienojušies, tad to uzģernēt mums būs daudz arī ātrāk. Viva Sales būs pieejams, ir pieejams tātad ne tikai Dynamics 365 CRM uzņēmumiem, kas izmanto šo rīku, bet arī uzņēmumiem, kas izmanto Salesforce rīku. Noteikti nākotnē, es domāju, ka šie atbalstītās platformas būs arī daudz vairāk. Galvenokārt, protams, mums vienkārši interesē šie dati, kurus mēs varam izmantot, lai attiecīgi veidotu izmantot šos datus, lai varētu šo komunikāciju pilnveidot. Power Automate. Es domāju, ka jau tie, kas ir ar mums sekojuši līdzi jau iepriekšējiem webināriem, semināriem, tad jūs zinat, ka Microsoft Power platforma ir tā platforma, ar kuras palīdzību Microsoft piedāvā, principā, jebkuram darbiniekam veidot dažādu veidu automatizācijas un pat aplikācijas. Ja līdz šim šis termins, tie, kas varbūt ir dzirdējuši citizen developer, pilsonis izstrādātājs, laikam tā mēs viņu varētu varbūt mēģināt tulkot. Respektīvi, ka jebkurš varēs kaut ko izstrādāt, līdz šim mūsu pieredze bija tāda, kad tomēr daudz cilvēki atstāja šo arī no-code, low-code izstrādi profesionāļu rokās. Tad šobrīd ar šo Copilot tas jau paliek, es teiktu, daudz interesantāk, jo mēs, principā, atkal izmantojot savu normālo valodu, tā, nezinot atkal kādu veidu kodus un tam līdzīgi, mēs varam savā valodā vienkārši prasīt Power Automate, izmantojot Copilot, prasīt šos dažādu veidu automatizācijas. Piemēram, izveidot jaunu Teams chatu un šajā chatā ielikt kaut kādu informāciju saistībā ar kaut kādu klientu, ir kaut kādas problēmas ar šo klientu, tad es gribu, lai tas tiek ievietots kaut kādā konkrētā chatā.
Nu jā, tad viņš analizē kaut kādu informāciju, kur mums ienāk visa informācija saistībā ar klientu, un tajā brīdī, ja tur ir kaut kādas problēmas vai kaut kas nenotiek kā vajadzīgs, tad paziņo kādam konkrētai komandai. Nu, principā šobrīd jūs redzat, ka viņš izveido sākotnējo šo te workflow, jeb darba plūsmu. Šeit es viņu papildināju vēl arī ar papildus, teiksim, lietām, un tad, kad arī notiek reāli šī situācija, tad rekur ir šis arī čats, šīta ziņa, un uzreiz cilvēks var pieslēgties šajā čatā un mēģināt atrisināt, teiksim, šo te problēmu ar šo te piegādi. Kas ir interesanti, ka izmā jau daļēji šobrīd Copilot ir pieejams Power Automate platformā, un arī mūsu kolēģi viņus ik pa laikam izmanto. Pagaidām, jā, tur šobrīd ir, teiksim, tiešām tāpat arī jāzina, kā šis tā Power Automate strādā. Skatīsimies, kā būs ar jauno atjauninājumu. Iespējams, ka tas strādās vēl daudz efektīvāk un labāk. Un, principā, tas galvenais izaicinājums ir tāds, ka mēs izveidojam šo darbu plūsmu. Mums tāpat atkal viņai jāaiziet ir cauri, jāsaprot, vai tie soļi ir tomēr korekti, pareizi. Protams, tas ietaupa atkal daudz vairāk laika, ja zinu, kā veidot šīs Power Automate darba plūsmas. Tad man nav jāveido viņu no nulles. Es viņu varu sākt veidot jau man ir kaut skeletiņš, attiecīgi atkal ietaupīt laiku, ko mēs varam izmantot citādāk. Jā. Atgādinu, ka tie, kas izmanto, noteikti itēti, ka jums izmantot Windows 11 ar jauno Edge pārlūku programmu, tad augšējā labajā stūrī mums jau ir šī Copilot poga, kuru mēs varam izsaukt un ar viņu, teiksim, komunicēt, gan chatot, gan arī prasīt izveidot kaut kādu veidu tekstus. Kopā ar jauno rīku, tad mums būs pieejams arī, mēs varēsim Copilot izsaukt iekš Microsoft Teams un prasīt Copilot arī tādu, teiksim, informācijas apkopojumu. Un tas, es teiktu, ir tā galvenā, varbūt atšķirības starp citiem mākslīgā intelekta rīkiem, kad, kā es jau minēju, Microsoftam jau ir ļoti daudz jūsu, teiksim, viņš jau glabāja daudz šos te datus pie Microsoft. Viņiem ir pieejami, jā, tad jautājums šajā gadījumā bija, kas ir noticis, teiksim, es nebiju birojā, un man kāds klients jautā, kas tur vakar notika, un man īsti nav informācijas, un tad es varu vienkārši jautāt Copilot, kas tad īsti vakar notika ar kādu konkrētu, varbūt, klientu, un tad viņš apkopo, teiksim, informāciju sākot no mūsu CRM ierakstiem, varbūt, ja mums ir kaut kāda sistēma. Tad mums varētu būt, kāds varbūt taisīja kaut kādu varbūt, līgumu, kaut kādu tur prezentāciju un tam līdzīgi, un visu to informāciju viņš apkopo un atkal iedod mums to īso summary par to, kas tad notika. Un arī mēs varam redzēt šīs references, kas tika izmantotas, lai šo atbildi sagatavotu. Kaut kāds Outlook e-pasts tur bijis, tam līdzīgi. Tā kā papildus arī, ja mēs skatāmies drusku jau tālāk, tad arī runājot, teiksim, arī par tādām strateģiskām lietām, atkal Copilot mums varēs palīdzēt ar kaut kādu informācijas apkopošanu. Ja mēs skatāmies saistībā ar teiksim, tādām strateģiskām lietām, tad es varu, teiksim, paprasīt kopumā par mūsu, atkal, ja man ir pieejama šī informācija, bet kopumā, teiksim, izveidot tādu apkopojumu par to, kas tad ir, teiksim, kaut kāda galvenie riski mums kaut kādam nākamajam periodam. Ja? Tad mums ir pieejama šī informācija, kaut operatīvā informācija par pirmo kvartālu, jā, un mums ir arī pieejama informācija saistībā ar kaut kādām sapulcēm un pierakstiem un tam līdzīgi. Mēs skatāmies, Copilot var apkopot šo informāciju, identificēt kaut kādus riskus. Kas vēl ir interesanti, mēs varam uzdot Copilot izveidot šo te SWOT, jeb SWOT analīzi, ja, kur mums ir kaut kādas spēcīgās lietas, vājās lietas, tad šīs iespējas un arī kaut kādi draudi. Un, protams, atkal izējam cauri, saprotam, vai tas tiešām ir, kā es saku, pareizi šīs lietas, paskatāmies, vai ir kaut kas, varbūt, ko mēs gribam papildināt, vai kaut kas varbūt neatbilst realitātei. Bet atkal tas laiks, ko mēs ietaupam, teiksim,
šo te visu plānojot un skatoties, noteikti mums daudz ietaupās. Es domāju, ka realitātē tāpat šīs vidu analīzes tiks veiktas arī, teiksim, paši cilvēki to darīs, bet katrā ziņā, ja būs kaut kā, mēs daudz vairāk šo te regulārāk varēsim izmantot, atskatīties uz šīm te galvenajām lietām, jo, vismaz pēc manas pieredzes šī vidu analīze tomēr tā aizņem daudz laika. Un atkal varam pēc tam to ielikt PowerPoint prezentācijā, teiksim, šos te mūsu atradumus un prezentēt, teiksim, kaut kādā nākamajā sapulcē, kas mums ir plānota. Scenārijus noteikti mēs daudzus vēl apskatīsim, un tad, kad, kā es saku, tiksim klāt Copilotam, tad noteikti skatīsimies, kas ir tās labākās lietas un labākie veidi, kā viņu izmantot. Bet tas, ko mēs visi varam sākt jau, teiksim, gatavoties, un kas ir ļoti būtiski, man liekas, mums jāiemācās arī pareizi un korekti veikt šos tā saucamos promptus, pieprasījumus, jo tad ir Microsoft arī apkopojas tādas 4 varbūt galvenās lietas, kas ir jābūt šajā pieprasījumā. Tātad jābūt šim te mērķim, kad jūs prasat Copilot, jebkuram citam arī mākslīgajam intelektam, mākslīgajam intelekta rīkam šis te mērķis, ko jūs gribat sasniegt. Jūs varat iedot arī šo te kontekstu, tad kādēļ jūs to vispār prasat. Tad jums ir jāiedod arī, teiksim, jūs varat ierobežot šo informācijas apjomu, kas tiek izanalizēts. Tad vai jums ir kaut kāds konkrēts ēpasts, vai jums ir kaut kāds Teams saraksts, vai kaut kāds dokuments, kur jūs vēlaties, uz kuru pamatu. Vai, protams, tas var būt arī vienkārši interneta rezultāti, interneta meklējuma rezultāti. Un kas ir arī ļoti būtiski, ir šī ekspektācija, kādā formā. Vai jūs gribat, lai tas ir ēpasts, vai jūs gribat, lai tās ir kaut kādas tēzes, piemēram. Vai jūs varbūt gribat, lai tas tiešām ir kaut kā ļoti vienkāršā valodā pasniegts, vai, teiksim, kaut kādā prezentācijā ielikts, lai jūs to varat pēc tam izmantot un kādam izstāstīt. Jūs negribat garu kaut kādu tekstu lasīt un tam līdzīgi. Tā kā, jo precīzāk jūs noformulēsiet to savu vajadzību, jo arī labāks būs šis rezultāts. Un noteikti mums visiem, kad mēs sāksim izmantot Copilot, iespējams pašā sākumā liksies, ka kaut kā viņš līdz galam strādā, bet mums būs jāiemācās kopā sastrādāties ar šo Copilot, jo es domāju, ka būs tiešām vairāk un vairāk tādu situāciju, kad varbūt mums vai kādam citam būs jāmeklē un jāstāsta šiem jāapmāca šie cilvēki, kā tad vispār veidot šos pieprasījumus šiem rīkiem, un otra, protams, lieta, par kuru es jau nedaudz pieskāros, protams, jāsaprot, kur jums šobrīd šī informācija stāv, kas ir šī informācija, kas jums tur ir. Ja jums nav šī informācija, ir iespējams, jums viņa tur ir jāizvieto. Un trešā galvenā lieta ir arī šī informācijas sadalīšana, saprast to, kuram ir kāda piekļuve. Un ja tā piekļuva nav šai informācijai, tad mēs šo informāciju nevaram iegūt. Ja, teiksim, man nav piekļuva informācijai par darbinieku algām, tad es nevaru pieprasīt Copilot šo informāciju izpaust man. Un kā es teicu, kopumā es domāju, ka šis rīks noteikti būs daļa no mūsu ikdienas. Ja mēs skatāmies, mēģinām apkopot, kas tad vēlreiz ir šis Microsoft 365 Copilot, tad tas rīks ir, mēs ar šo rīku varam uzdot viņam savā valodā, nezinot nekādus kodus, uzdot kaut kādus uzdevumus un pamatojoties uz jau mūsu datiem, kas mums atrodas Microsoft 365 vai datiem, kas atrodas internetā, mēs varam saņemt dažādu veidu rezultātus, datus un arī dokumentus. Šis rīks būs integrēts iekšā gan Microsoft 365 aplikācijās kā Word, Excel, PowerPoint, Outlook un Teams. Jau tagad mēs viņu redzam arī Power Automate jau Microsoft Edge pārlūku programmā un citos, tā kā tas būs tāds papildinājums ļoti daudziem jau esošiem Microsoft rīkiem.
Un par ko mums noteikti ir jādomā, kā es jau minēju, par šo te informācijas pieejamību. Jā, daži priekšnosacījumi. Es domāju, ka es varbūt izstāstīšu, kas tad tie ir, un tad es izstāstīšu manu kaut kādu prognozi un varbūt lietas, ko mēs esam jau dzirdējuši, varbūt ne kluši publiskā telpā, bet tad šobrīd tas klientu skaits, kam būs pieejams Microsoft Copilot, būs gana ierobežots. Tad tie klienti, kam ir jau šobrīd Microsoft 365 E3 vai E5 licences, tas būs viens no priekšnosacījumiem. Jo principā, kā es jau minēju, Copilot būs nepieciešams piekļuva pie, e-pastā, tad jums ir e-pasts jau Microsoft 365 platformā, jūs izmantojat SharePointā dokumentus, glabājat OneDrive'ā dokumentus, Teams saziņa, Loops un daudz citi rīki, kas ir vienkārši priekšnosacījums, lai Copilot vispār veiksmīgi strādātu. Tas minimālais skaits šobrīd, ko mēs esam dzirdējuši, ka būs vismaz 300 licences vienā uzņēmumā būs jāiegādājās, lai Copilot iegūtu, un tā cena būs aptuveni $30. Es domāju, ka eiro būs ļoti, ļoti līdzīga cena. Tā mana prognoze, kādēļ tik ierobežots, respektīvi, principā skaidrs, ka tāds mazais vidējais bizness šobrīd Copilot tieši sākuma stadijā nevarēs iegūt. Man tā prognoze ir īstenībā tāda, ka šobrīd ir ierobežots resurss, jo skaidrs, ka Copilot mākslīgā intelekta rīks, viņš tātad strādā izmantojot šīs videokartes, kas šobrīd ir gan ierobežotā daudzumā, protams, visi datacentri strādā pie tā, lai nevis datacentri, bet šeit videokaršu ražotāji strādāt pie tā, lai šīs piegādes atjaunot. Es vienkārši domāju, ka viņi šobrīd gatavojās, lai nepārslogot šos datacentrus, viņi vienkārši to Copilot rīku laidīs tādos vairākos viļņos, jeb soļos. Bet mēs jau esam dzirdējuši, ka jau pavisam visdrīzāk šī Copilot pieejamība būs daudz plašāk, un šie stingrie nosacījumi viņi mazināsies, lai arī tātad mazais vidējais biznes varētu šo te rīku reāli izmantot. Tā kā, šobrīd, diemžēl, tāds ļoti, augsti nosacījumi, augstas prasības, bet noteikti sekojam līdzi, un arī mēs paziņosim par to, ja būs kādas izmaiņas saistībā ar pieejamību un iespējām izmantot šo te Copilot rīku. Mums ir atlicis nedaudz laiks arī jautājumiem, tā kā atgādinu, ka droši publicēt savus jautājumus. Es apskatīšos, kas mums tātad šobrīd ir, vai mums ir kādi labi jautājumi, uz kuriem mēs varētu mēģināt arī atbildēt. Mums ir 13 jautājumi, es ceru, ka mēs varēsim atbildēt. Par ierakstu atgādinu. Tātad visi mūsu ieraksti būs pieejami mūsu mājaslapā primient.lv, un tad atrodam šo te webināru, semināru un varēsiet viņu apskatīties vēlreiz. Kā jau teicu, ka Copilot būs pagaidām iespējams tikai no 300 lietotājiem iegādāties, bet, kā es jau teicu, tas ir visdrīzāk dēļ tā, ka, ja nebūtu šādi ierobežojumi, tad šis pieprasījums, kā jūs redzējāt, ChatGPT 3 mēnešu laikā bija 100 miljonu, lietotāji. Tas nozīmē to, ka arī Copilot, tā izaugsme būs ļoti liela, un lai šo te pakalpojumu nodrošinātu, labā kvalitātē, tad viņi vienkārši šobrīd ierobežo šo te piegādi. Bet es domāju, ka es teicu, ka jau pavisam drīz mēs redzēsim to, ka būs šie nosacījumi, mazināti. Ar kādu rīku Copilot tulkos tekstus, ChatGPT nav tas spēcīgais latviešu valodā, līdz ar to varētu rasties problēma saziņā. Principā jau šī te OpenAI rīka, Microsoft investēja, vai daļai iegādājās šo te OpenAI, nevis ir daļai iegādājās, bet investēja šajā OpenAI rīkā, un viņi arī šo tehnoloģiju īstenībā izmanto daudzās savās
mākslīgā intelekta šajos te modeļos. Protams, viņi arī viņu papildina. Viņš nav 1:1, tādēļ arī viņš nesaucās ChatGPT, tad tas ir Microsoft Copilot, bet, šobrīd, kā es teicu, tie, kas vēlās jau patestēt, varbūt dabūt šo pirmo sajūtu arī ar latviešu valodu, tad, kā es teicu, iesaku jums atvērt šo Edge jauno pārlūku programmu, kas ir uz Windows 11, un labajā augšējā stūrī mums tad ir arī Copilot poga, un mēs tur varam arī uzdot un veikt čata pieprasījumus arī latviešu valodā. Līdz šim mana personīgā pieredze, es teiktu, ka ir bijusi gana laba. Nevarētu teikt, ka bijis kaut kādas problēmas ar Microsoft. Tieši, ja mēs runājam par tulkošanu, tulkot kaut kādas konkrētas tekstus, arī tas ir bijis, un es arī tur neesmu redzējis tādas lielas problēmas. Bet, jā, protams, tas man nebija varbūt tādā profesionālā līmenī. Jā, ko nozīmē, ka Copilot iznāk šodien? Jā, diemžēl iegādāties viņu vēl nevar, kā es teicu, sekosim līdzi šodien Redmondā, Amerikā, kur ir Microsoft galvenais birojs. Šobrīd ir tieši 12:51 minūte. 1. novembris ir burtiski pirmās 52 minūtes. Skatīsimies, kā šīs dienas laikā šie notikumi attīstīsies. Ir kaut kādi, kā es teicu, priekšnosacījumi, bet tiklīdz mums būs sīkāki jaunumi, noteikti informēsim arī mūsu klientus un sekot līdzi mums Facebookā un ziņosim, tiklīdz mums būs kādi jaunumi. Jā, tad vai pareizi sarot, ka Copilot informācija ņems tikai no ierobežotiem resursiem? Jā, kā es jau minēju, viņš varēs izmantot vismaz sākotnēju informāciju, kas mums ir pieejama SharePointā, Teams, Outlookā. Teiksim, man kā Mārciņam ir pieejams šis dokuments, tad es viņu varēšu izmantot. Ja nebūs pieejams jau, teiksim, tīri jau pēc noklusēm, tad Copilot šo informāciju ar šo informāciju man nevarēs padalīties un viņš nevarēs operēt. Tagad tas viss būs atkarīgs no mūsu tiesībām. Protams, arī administratori varēs iesatīt, teiksim, tādā plašākā līmenī, cik daudz cilvēki kādu informāciju varēs iegūt no kādiem servisiem. Un tas noteikti, pirms mēs ieviesīsim, es domāju, ka varbūt tādā mazā uzņēmumā tas var būt vienkāršāk, bet lielākos uzņēmumos noteikti būs šis ieviešanas process arī gan jāpārdomā. Kā es teicu, dažādu informāciju mēs iespējams nevēlamies izpaust pilnīgi visiem darbiniekiem. Jā, praksē tad ir arī jau pieejams īstenībā, ja mēs varbūt publicēsim tajā pašā webināra mājaslapā šo saiti, ir iespējams jau atrast dažādus, instrukcijas un bloga rakstus Microsoft Learn portālā. Ir tāds Microsoft Learn portāls, un tur arī varam redzēt, kas tad ir tie soļi, kas ir jāizdara, pirms mēs varam sākt izmantot Copilot. Jā, kā es jau teicu, tad Microsoft ļoti svarīgi ir šis privātums un drošība, līdz ar to noteikti būs daudz priekšnosacījumu, lai vispār viņu sāktu izmantot. Kā viņš spēs radīt loģisku saturu informāciju, 80% ir latviešu valodā. Jā, kā es teicu, tad Copilot un vispār šiem arī mākslīgā intelekta rīkiem, viņiem nav īsti tāda lieta kā konkrētā valoda. Viņi principā, man kolēģis Tomas varētu daudz labāk izstāstīt tehniski, bet ideiski viņi ir, valodas neatkarīgi. Viņš principā strādā uz šī varbūtības kaut kādiem šiem koeficientiem un principā viņam šī valoda nav svarīga. Ja mēs viņam uzdosim jautājumu latviešu valodā, vai ja saturs būs latviešu valodā, mēs viņam varēsim uzdot jautājumu arī angļu valodā. Un viņš spēs operēt dažādās valodās, neatkarīgi no tā, kādā valodā ir šis dokumenta saturs. Un tas arī ir, man liekas, ka tā ir viena no lielākajām, arī, manuprāt, lielākiem soļiem, kas ir gājis uz priekšu tieši saistībā ar šo valodas izmantošanu un arī veidu, kā viņš tiek izmantots. Jā, vai Microsoft 365 licences lietotājiem Copilot būs pieejams bez maksas? Diemžēl nē. Bez maksas pagaidām vismaz viņš nebūs pieejams.
Kā es jau minēju, Edge pārlūk programma, viņš ir pieejams bez papildus maksas jau Business Basic standarta un E3 arī klientiem. Atkal manas prognozes, bijām arī šogad vienā konferencē, un tur, teiksim, ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņā, tad tur bija tāda prognoze, ka tieši šie mākslīgā intelekta rīki ilgtermiņā varētu būt arī bez papildus maksas. Bet šobrīd tā oficiāla informācija mums ir tāda, ka šī maksa būs $30 aptuveni un arī aptuveni eiro par licenci. Office standalone versijas, tas jau ir šobrīd jau pateikts, ka viens no arī priekšnosacījumiem būs tas, ka nevarēs izmantot Office šīs, piemēram, home and business licences vai atsevišķās šīs kastīšu licences. Obligāts priekšnosacījums būs Microsoft 365, tātad Word, Excel, PowerPoint un tā tālāk. Kādēļ? Visdrīzāk tādēļ, ka Microsoft 365 aplikācijās, kas nāk no šīs Microsoft licences, Microsoft 365 licences, viņas vienmēr ir atjauninātas. Tad, ja mēs nopērkam, Office Home and Business tur 19. gada versiju, tad mums ir tikai tā viena versija. Ja mēs runājam jau par Microsoft 365 aplikācijām, tad principā katru dienu, katru mēnesi mums ir kaut kāda jauna atjauninājuma un vairāk funkcionalitātes nāk šeit klāt. Un, Copilot vismaz šobrīd pēc šī brīža informācijas ir, ka nebūs uz standalone atsevišķajām šajām versijām. Vai tiks demonstrēti reāli gadījumi, vai tikai mēs video... pašu šo Copilot, kā es jau teicu, mums vēl nav izdevies iegūt, bet šie video arī bija ieraksti no reālās Copilot vides. Es domāju, ka mūsu kolēģi arī mums runājam, ka reāli atšķirība no šiem video nebūs uz reāliem rīkiem. Protams, minimāls, kā es teicu, arī attīstība noteikti būs ļoti strauja. Tas, ko mēs redzēsim Copilot, varbūt, teiksim, šobrīd novembrī, decembrī, un tas, kas būs, es domāju, nākamā vasar, jau tur varētu būt diezgan daudz visādas atšķirības. Uz Teams follow-up var izveidot summary. Uz Teams follow-up var izveidot summary latviešu valodā. Tad ar Copilot varēs arī latviešu valodā izveidot šos summary. Šobrīd transkripts latviešu valodā nav pieejams. Redzēsim, es domāju, ka ar šo Copilot atjauninājumu arī tas varētu mainīties. Kā es teicu, arī daudzas arī Microsoft aplikācijas esošās piedzīvo šobrīd daudz dažādas atjauninājumus, un arī vakardien Windows 11 atjauninājums tika palaists daudziem klientiem. Tā kā es domāju, daudz jaunumus mēs redzēsim arī Teams platformā. Kā ar personas datiem sekojot video ierakstiem? Jūs domājat par tiem Teams zvaniem. Tas scenārijs, ko mēs arī skatījāmies, bija tad, kur mēs uzspiedām šo pogu follow. Un, tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visi arī dalībnieki, kas ir šajā sapulcē, viņi tiks informēti, kad es šo follow esmu uzspiedis, un ka es vēl gribēšu pēc tam apkopot šo informāciju, kas man būs pieejama šajā Teams ierakstā, par to, vai būs iespēja arī neakceptēt šo follow, tas ir labs jautājums. Šobrīd, ja mēs skatāmies par šiem Teams ierakstiem, Teams zonu ierakstiem, tad principā tas ir tikai kā paziņojums. Man īstenībā nav nemaz iespēja noraidīt. Man vienīgā iespēja ir pamest šo zvanu, pateikt, ka es nevēlos, lai viņš tiek ierakstīts un attiecīgi tad nepiedalīties. Kā būs ar Copilot šo follow funkciju, skatīsimies, vai būs kaut kāda reject poga, bet es domāju, ka nē, ka tomēr, tad atceramies, ka tā Teams sapulce Microsoft 365 vide tomēr ir tā kā biznesa vide, platforma, līdz ar to tā informācija, kuru mēs dalāmies, viņai vajadzētu būt pārstāv saistībā ar to mūsu darbību. Ja mēs, protams, dalāmies ar kaut kādu privātu informāciju šajos Teams zvanos, tad tas mums būs jāapdomā, un to varbūt mums nevajadzētu darīt. Bet
Kā es teicu, privātums un drošība noteikti ir kaut kas tāds, kas būs jāpārdomā gan ieviešot Copilot, gan arī, es domāju, daudz uzņēmumu vēl sākot izmantot. Būs daudz teiksim, labojumu, papildinājumu tam, kā mēs strādāsim ar Microsoft Copilot un ko mēs varēsim darīt. Es redzu ļoti daudz jautājumu, un man prieks par to, un arī man ir daudz jautājumu saistībā ar Copilot, kā es teicu, noteikti sekojam līdzi. Mums ir būs jāmācās strādāt ar Microsoft Copilot, jāsaprot, kā mēs varam uzdot efektīvāk šos te jautājumus, saprast, kā mēs organizēsim drošību. Un galu galā, tad kāda ir šie nosacījumi, lai vispār šos rīkus mēs iegūtu savā uzņēmumā, bet noteikti sekojam līdzi, mācamies un tiklīdz būs jaunums saistībā ar pieejamību un to kādām konkrētām izmaksām vai izmaiņām saistībā ar šīm te izmaksām, tad noteikti ziņosim mūsu sociālās medijos un arī sūtīsim jaunumus mūsu cilvēkiem, kas pierakstījušies mūsu e-pasta jaunumiem. Tā kā, liels paldies visiem, kas pierakstījās, kas pievienojās šajā rītā. Kā es teicu, sekojam līdzi visu dienas garumā, mēs sekosim līdzi visu dienas garumā saistībā ar Copilot jaunumiem no Amerikas, no Redmondas. Un, tiešām es domāju, ka šī ir vēsturiska diena, kad mēs redzēsim, kā šis Copilot strādā un izmainīs mūsu ikdienas darbu arī nākamajos gados. Liels paldies visiem, kas pieslēdzās vēlreiz, sekojam līdzi, mākslīgais intelekts ir šeit, jauku jums dienu un visu labu! Tiekamies nākamajās reizēs!